Nu tā, nav nemaz tik viegli ierakstīt tik masveidīgu informatīvo video. Tas arī aizņem baigi lielu atmiņu telefonā. Bet nu labi, galvenais, lai pēc tam nav sarežģījumi man to visu ielādēt. Tā, nākamais punkts, pie ko mēs palikām. Ļaujiet, apskatīšos. Nākošais punkts ir 3A. Medicīna, ja? Medicīniskie līdzekļi. Tā tad aptieciņa. Būtībā aptieciņa sākotnēji varētu būt šī. Tā ir auto aptieciņa. Šajā auto aptieciņā ir diezgan daudz vietas vēl, ja tā piedomā, ja? Tur visu kaut ko var ielikt iekšā. Tā kā tas ir viens otrs. Jūs varat izdomāt vēl kādu, teiksim, tvertni, somiņu, maciņu, vēl kaut ko. Man pieņemsim, te kādreiz bija tāda macu skūšanās mašīnītē maciņas, tad es, tā kā viņš ir nobeidzies, kā saka, tad palika tāda somiņa pāri, ja, un šī somiņa arī es viņu izmantoju kā tātad medikamentu glabātuvi, tā varētu teikt, kur pēc tam beidzāk jau ielikt attiecīgi somā. Tā, var man redzēt normāli, ja? Tā tad par medikamentiem. Primāri, kas jums ir jāieliek, būtībā viss šeit ir primāri, bet tas neaizņem daudz vietu. Savukārt, tas pilnīgi noteikti jums ir būs vajadzīgs, tātad tie ir pretsāpju medikamenti. Tie paši ibumetīns, dolmens, pēkšņi aizmirst visus pārējos. Respektīvi, daudz un dažādi pretsāpju līdzekļi, piemēram, tas pats ibumetīns, parādīšu. Buņģiņa ibumetīns. Kā redzat, viņš man ir prezervatīvā, jo gluži vienkārši viņam netiek klāt mitrums un nekas tam līdzīgs. Tāpēc ir svarīgi, tādā te buņģiņā ir daudz, tur ir 100 tabletes, ja nemaldos, tas ir 400 miligramīgais, un lietot var pa pusītei, tātad būtībā tas ir 200 miligramīgās devas, un tas ir daudz. Tas pietiek i pašam, i sašam, kā saka. Tā kā pretsāpju līdzekļi, viņi noderēs gan jums pašiem, nedod Dievs, tur sāks kaut kādi zobi sāpēt, galva sāpēt, vēders sāpēt, vēl kaut kas. Plus vēl ibumetīns, tā skaitā, viņš ir pretinfekcijos, un temperatūru mazinošu. Protams, nevienmēr tas ir vajadzīgs, taču pie attiecīgās temperatūras tas ir vajadzīgs. Ir, kas izmanto paracetamolu tā vietā, un es esmu viens no tiem, kas labāk izmanto paracetamolu nekā šādus te ibumetīnus, bet ir tādas situācijas, ka tomēr labāk izmantot ir šādu te dolmens, starp citu arī tai skaitā. Ja šis te vairāk sit pa aknām, tad dolmens to dara mazāk. Ja? Nu, vismaz tā tur kaut kā bija. Sastāvs viņiem ir nedaudz tomēr savādāks. Tas ir viens. Nākamie līdzekļi, tas ir pret alerģijām. Tātad tas ir tavegils, tas ir vēl kaut kādi, varbūt jums individuāli, kas tas ir, tūlītās, jums individuāli līdzekļi, pieņemsim, kurus jūs esat paraduši lietot attiecīgos gadījumos, varbūt jūs esat alerģiski vai kā savādāk, kaut kā deguns sāk tecēt. Esmu noguris, tā teikt. Tātad varbūt tās jums ir kaut kādi savi ierastie medikamenti, jūs varbūt esat alerģiski vai kā savādāk, tad
pret kukaiņu kodugumiem, kur nu vēl pret bitēm varbūt tās, tad vispār jums ir nepieciešama šī tranquilizatoru, tā teikt, adrenalīna pildspalva, ja. Ja, bet katrā ziņā ar aptieciņu vispār ir tā, ka pamatu lietas kaut kādas visiem ir vienādas, bet jums jāatcerās, ka jums ir specifiski kaut kādi līdzekļi viennozīmīgi. Ja tur, piemēram, jūs esat ar asmas pacients, vai jūs esat vēl kaut kādu citu specifisku saslimstību jautājumos, teiksim, tad apciesiņa sastāvēs no jums svarīgajām lietām. Bet es vienkārši nosaucu tādas virspusēji svarīgas lietas, par kurām nevajadzētu aizmirst jebkuram. Būtībā tie ir pretsāpju līdzekļi, tas būtu pret alerģijām kaut kāda līdzekļa, visdrīzāk, ka tie būs tablešu veidā. Tad ir ogle, tā pati aktīvā ogle, viņa nav dārga, viņu ieteicams ir nopirkt vairāk. Kāpēc? Tāpēc, kad, kā jau es iepriekš minēju, ar tās palīdzību varat izveidot ūdens filtru. Tā kā aktīvā ogle. Un ņemot vērā visādas antisanitāros apstākļus, kas iespējams radīsies kuņģu darbības traucējumi, patiešām ir nevēlami. Tādēļ ogle ir ļoti svarīgs arī moments tāds. Tad viennozīmīgi ūdeņradis. Ūdeņradis Borskā, tas ir 3%, ja nemaldos, tātad termiņš viņai skaitās gadu, bet ņemot vērā, ka tas ir tomēr ķimiskais elements un būtībā tikai, tad termiņš viņam nav. Jautājums ir tas, pie kādiem apstākļiem jūs to lietojat, vai tas ir bijis atvērts, cik ilgi tas ir stāvējis atvērts un tam līdzīgi. Bet šo te ūdeņradi jūs varat noteikti turēt, glabāt un lietot. Jods, viennozīmīgi jods, tas ir tāds būtībā brīnuma līdzeklis, dabas līdzeklis, tieši tāpatās attiecīgi ķimiskais elements, jā, ja tā varētu teikt, tad jodam vispār derīguma termiņa nav, lai arī rakstās, ka ir, bet viņš nav. Tā kā tas ir viens otrs, ja jums ir pušumi, rētas, tad uzlejot jodu, tas būs ļoti sāpīgi, bet būtībā jūs uz acīm redzēsiet, kā jūsu rēta savelkās kopā un sadzīst. Tas ir tāds specifisks brīnumlīdzeklis. Tā kā bez joda nekur. Un vēlams nopirkt to vairāk. Tieši tāpatās, nezinu, vai šīs dienas jaunie cilvēki, bet agrāk cilvēki zināja, kas ir joda restes. Jā, tātad uz muguras ar jodu iezīmētās restes kā sildelements, tieši tāpatās arī kaut kur citur. Un ja jums ir bijusi pieredze ar medicīnu, pieņemsim ar operācijām, tad zinat, kā ar jodu tiek apstrādāts viss šādas te šādi reģioni, jā, cilvēku organismu ķermenim, jo jods dziedē. Tiešām viņš dziedē fenomenāli. Tāpatās jodu var lietot pie ķimiskajiem kaut kādiem tātad apdegumiem un arī pie gaisa, teiksim, filtrācijas. Bet, kad saka, ka ir atoma elektrostacija, tur pieņemsim aizies pa gaisu un visiem dalīs joda tabletes, es teiktu, ka rīt jodu nevajadzētu, jo ņemot vērā, ka gaisā ilgstoši tiek kaisīta diezgan liela alumīnija koncentrācija, ķīmiskos elementus alumīniju jaucot kopā ar jodu un jaucot kopā ar ūdeni, kas organismā var rasties ļoti, ļoti nepatīkamas sekas. Ja? Tāpēc dzert jodu nevajadzētu, un arī tās tabletes, kuras daudziem iesaka pie kaut kādiem šitiem te, mans personīgs viedoklis, kā jau viss šis video, es noteikti neiesaku. Taču apstrādāt rētas, pušumus, iekaisumus un tādas lietas, jods, tas ir vienkārši neaizstājams. Nākamais, protams, plāksteri un pārsēji, ja, šādas lietas it kā pārsēji kaut kādi ir aptieciņā, bet plāksteri ir iepakojumi, kur iekšā ir dažāda izmēra, dažāda forma plāksteri, un es teikšu, tie nedara. Personīgi es braucu uz šito te, uz aptieku un pērku plāksterus. Un viņi pārdodās metros.
Tā es mēģināšu. Kur arī ir, jā. Viņi pārdodās tādi kā satīti, viņi kastītē un metros tu vari nogriezt, cik daudz tev vajag. Šāda te veida viņi ir. Kāpēc šāda veida? Tāpēc, ka es viņas jau esmu sagriezis pa šādiem te īsiem posmiņiem, salicis iekšā, šādā veidā viņi ir drošībā, 2 iepakojumi atsevišķi ielikt tādā maisiņā, plus viņi abi ir ielikt šādā maisiņā. Tā ka šeit ir, kopumā šeit ir, cik man te ir, 5 metri, ja nemaldos, plāksteris. Viņu var nopirkt dažādos izmēros, es ņemu vidēji lielo, un ar šķērēm tu var nogriezt tik, cik tev vajag, un likt, kur tev vajag. Tā ka tas ir ļoti labs un finansiāli izdevīgs veids, nekā attiecīgie iepakojumi, kuros ir nejēdzīgi izmēri ar plāksteriem, un nejēdzīgs skaits ar šiem plāksteriem. Tā kā tāda ir mana šī izvēle. Protams, ka aptieciņā ir daudzas citas lietas, kas ir ierastas tur atrasties, vienkārši tā kā man bija automašīnai 2, tad vienu no tām es ievietoju somā un pieliku klāt plāksterus, vēl šo to un tādā garā. Tā kā pa pārējo turpinam plāksteri, jā. Un pārsēju. Pārsēju tas domāts bindas, marles un tam līdzīgas lietas, to jūs saprotat, lakatiņu. Šķērs, protams, ir aptieciņā auto. Tas ir elementārs elements, bez kura nevar iztikt, jo ir nepieciešams nogriezt plāksteri, bindi, marli vai vēl kaut ko un drēbes pārgriezt kaut kādā vietā, kur vajag, jā, lai piekļūtu brūcē vai tam līdzīgi. Tā kā šķērs ir ļoti, ļoti būtisks, jā. Es šeit haotiskā secībā, bet, tas visiem skaidrs, jā. Pretapoguršanās tablets. Un šeit ir tas moments, jā. Primāri no vienas puses, protams, daudz teiks pēc kām, jo te ir arī ierakstīts prezervatīvi, jā, protams, bet prezervatīvs tas ir, kā es paraugu tikko minēju, kad es ieliku ibumetinu burciņu prezervatīvā, droši, lai viņi ir. Tas ir viens, otrs prezervatīvā vēl visu kaut ko var iepakot. Un trešais, protams, tas ir kaut kādas šāda veidā seksuālas kontakti, attiecības un tam līdzīgi, kuras var būt paredzams un var būt neparedzams. Tāpēc, kad pie dažādām emocijām, pie dažādām situācijām var rasties dažādas situācijas. Bet, kas runā attiecās par pretapoguršanās tabletēm, ir vērts aiziet pie ginekologa, kā jau regulāri katru gadu, un no ginekologa saņemt recepti, kuru parasti viņš ir spējīgs izrakstīt uz gadu. Cik man zināms, tad ģimenes ārsts to var izdarīt uz 3 mēnešiem tikai, bet ginekologs var izrakstīt pretapoguršanās tabletes uz gadu recepti. Un ja jums ir iespēja tās iegādāties, protams, ka tas būtu jāizdara. Kāpēc? Tāpēc, kad gluži elementāri tieši tāpat kā cilvēki no ekspedīcijām, tāpat arī cilvēki no kara apstākļiem un pēc kara apstākļiem stāsta vienu un to pašu. Situācijas var būt dažādas, un viennozīmīgi pie visiem šiem gadījumiem ir milzīga vēlme nepalikt stāvoklī. Gan no mīlošā partnera, gan no nevēlamām attiecībām, gan no iespējams pretlabprātīgām vardarbīgām attiecībām, jo, piemēram, karš ir karš, un skaidrs, kad tā laikā notiek dažādas lietas, un es esmu pārliecināts, ka neviena sieviete, neviena meitene nevēlās palikt, iegūt grūtniecību no sazinkā pie sazinkādiem apstākļiem un tam līdzīgi. Jā, tas izklausās briesmīgi, bet ir jāskatās realitātē, jāgūst, teiksim, jāmācās no citu cilvēku pieredzes ieteikumiem, un pretapoguršanās tabletēm ir jābūt nevis vienkārši līdzi, bet būtībā mēs dzīvojam, diemžēl man jāatzīst un jāpiekodina, ka mēs dzīvojam tādos apstākļos, kad šobrīd jā, varbūt tās, protams, kad tas ietekmē turpmākās iespējas gūt grūtniecību,
Savukārt laicīgi uzsākot tās lietot, konsultējoties, protams, ar ginekologu, kurus izvēlēties, kā lietot, meitenēm, sievietēm ir iespēja sevi pasargāt turpmākajā dzīvē no drausmīga likteņa savā ziņā. Tāpēc es ieteiktu viennozīmīgi pretabogošanās tabletes iegādāties un jau sākt lietot, jo mēs nedzīvojam jau labu laiku, nedzīvojam tādos apstākļos, kuros jebkurš gribētu vairoties ar drošu, laimīgu skatu nākotnē, bet tieši pretēji. Un situācija uz labu neiet un neies. Tas ir mans novērojums. Tādēļ es saprotu, kādu ļaunumu nodara pretabogošanās tabletes. Es nekādā ziņā tās neieteiktu lietot cilvēkiem, kuri grib būt vecāki, bet vienalga reāli raugoties uz situāciju pasaulē, Latvijā un to kopumā nākotnē, es gribētu teikt, ka šādi te preparāti būtu jālieto visām meitenēm, sievietēm, kuras var palikt stāvoklī. Un te neiet runa par vēlamu un nevēlamu seksu, te iet runa par dažādiem gadījumiem, kurus jūs iespējams nevarēsiet kontrolēt, nevarēsiet pateikt nē, un tam līdzīgi, jo es atkārtoju, iespējamie kara apstākļi ir kara apstākļi, iespējamie vardarbības, marodierisma, vaiprāta apstākļi ir tādi apstākļi, un lai kādi viņi būtu, jūs noteikti gribat būt pārliecinātas par to, ka jūs nepaliekat stāvoklī. Un tad, kad iestāsies miera laiki, ja tādi, kad iestāsies, ja, tad jūs varēsiet atkal domāt par to, kā rehabilitēt savu veselību stāvokli, lai jau droši, skatoties nākotnē, varētu plānot savu grūtniecību un tam līdzīgi. Tā kā aicinu šo te neuztvert nenopietni un tam līdzīgi. Tā, tad par prezervatīviem es arī pieminēju, jā, protams, par izmēriem domājiet katrs paši un tādā garā, bet, lai arī ir pretabogošanās tabletes, tās nepasargā no slimībām. Savukārt prezervatīvas pasargā. Tātad, un pie tam vēl šie prezervatīvi būtu vērtīgi nesāt līdzi ne tikai vīriešiem, bet arī sievietēm, jo ja viņām gadās nokļūt situācijā nevēlamā, tad labāk, lai viņām ir šāds te instruments, ko piedāvāt, vēl vairāk tādā veidā palielinot iespējas sevi pasargāt. Tātad, nākamais nerviem nomierinošos līdzekļus. Jā, protams, jūs varat vēl ņemt kaut kādas tabletītes, kas jums ir ierasts, ņemot vērā, ka mēs dzīvojam Latvijā. Tā ir daļa no daudzām valstīm, kurās mājo veģetatīvā distonija, panikas lēkmes. Es domāju, ka nu jau katrs Latvijas iedzīvotājs turpat labi pārzina, kādi nomierinošie līdzekļi viņam ir nepieciešami, jā, kaut kādi sirds pilieni, nervu pilieni un tam līdzīgi, tā kā parūpējieties laicīgi par to, lai jums ir pietiekošā apjomā, un pietiekošā apjoms es runāju par pusgadu aptuveni, jā, nu, tas ir kā minimums. Arvāt sakot, ja esmu jau par šo minējis, kad, ja mēs raugāmies uz globālajiem spēlētājiem, tā teikt, esošajiem līderiem un tam līdzīgi un nelīderiem, tad vērtējot pieejamās informācijas par krājumiem, kurus viņi veido savos bunkuros, viņi veido krājumus termiņam 2,5 gadi. Tāpēc es neesmu drošs konsultēt, ka jums medikamenti pietiks mēnesim, ja jūs nopirksiet, ja, un ka 2. mēnesī jūs jau brīvi varēsiet kaut kur tos iegādāties. Es domāju, ka nē, personīgi es domāju, ka pienāks brīdis, kad jūs vairs nebūs iespējas iegādāties neko un nekur,
un tādēļ sevi maksimāli ilgi nodrošināt ar kaut kādām lietām būtu vērtīgi. Un, ja iet runa par nervniekiem, tad mans aicinājums, protams, ir sakārtot savu prātu, parunāt ar labu psihologu. Tam psihologam nav obligāti jābūt papīra veidotam, štancētam, bet tam jābūt arī vienkārši labam cilvēkam, kurš spēj komunicēt, spēj uzklausīt un spēj kaut ko jēdzīgu arī ieteikt, ja, un pamatoti pie tam. Tā kā spēj jūsu prātu palīdzēt sakārtot pa plauktiņiem. Tā kā tas ir tas ieteicamais, jo pats es esmu piedzīvojis veģetatīvo distoniju, es diezgan ilgi ar viņu cīnījos, līdz tiku galā ar savu prātu. Tas gan man nācās paša spēkiem, jo psihologa nesapratīs. Bet, jā, man tas, protams, izdevās, un esmu vēl konsultējis daudz citus ar veģetatīvo distoniju. Viņiem visiem ir viss kārtībā, un ir tikai jābūt vēlmei strādāt ar sevi, jā. Taču, lai vai kā, vienalga es iesaku parūpēties par to, ka jums ir kaut kas nomierinoši tīri par medikamentozo tēmu. Protams, ka tās ir kaut kādas zāļu tējas, jūs varat sagādāt un tam līdzīgi, bet es vairāk domāju par to, ko jūs nevarēsiet gūt dabā, bet jūs varēsiet gūt tikai farmu kompānijās, diemžēl, kamēr viņas ir vaļā, kamēr jums ir šie līdzekļi, šie zelta stieņi vai vēl kaut kas, ja, parūpēties par to, lai jums ir pietiekošā daudzumā attiecīgās lietas ilgam laikam. Jo, piemēram, šādu te ibumetīna tablešu burciņu ar 100 tabletēm, jeb 200 devām, tas ir ilgam laikam. Nu, man personīgi, tik cik es lietoju pretsāpju līdzekļus, ja, man tas ir gadiem 4, varbūt tās 5. Es domāju daudz vairāk, tāpēc, ka es vienu tableti varu būt mēnesī vai 2 lietoju. Tā kā man tas ir ļoti ilgam laikam. Es pat nav jēga rēķināt, bet es saprotu, ka tas būs deficīts, un tāpēc es arī iegādājos tādu apjomu. Un, kā jau es teicu arī par pretapaugļošanās tabletēm, sievietēm vajadzētu padomāt gadu uz priekšu, jo tas ir tas termiņš, ko jūs varat padomāt uz priekšu, dodoties pie ginekologa, kurš jums var izrakstīt receptu uz gadu. Un, ja runājam par nervu zālēm, arī, ja jums ir iespēja iegādāties uz ilgāku laika periodu, protams, kad tas būtu to vērts, jā, jo nesakārtota psihe, nesakārtota neadekvāta uzvedība, tā nav kaitnieciska tikai jums pašiem, bet arī jūsu visam kolektīvam un apdraud visu. Jā. Tā kā, jā. Tā, nerviem nomierinošais līdzekļus, jā. Un kā jau iepriekš minēja mūzika, jā, nu, tas katram savs gan, bet, nu, jā. Tā, recepšu zāles individuāli. Nu, kā jau es teicu, tātad aptieciņā jums jebkurā gadījumā ir jāieliek kaut kādi individuālie līdzekļi, kādam tas varbūt tās ir respirators, kādam asmas, jā, kādam tas ir vēl kaut kādi līdzekļu recepšu tieši, kas ir svarīgi, akūti, jo ir taču diabētiķi, ir taču vēl visādi cilvēki, kuriem ir nepieciešama nepārtraukt kaut kāda medikamenta. Nu, te ir ieteikums viens, nu, parūpēties par to, lai jums pietiek ilgākam laika periodam, jo rēķinieties ar to, ka pienāks diena, kad jūs gluži vienkārši to vairs nedabūsiet. Tātad, kas vēl jāpie šiem te visiem līdzekļiem, tātad medicīniski savā ziņā tas ir skalpels. Tas ir ļoti svarīgs atribūts, tāpēc, kad var gadīties kaut kādi ievainojumi, var gadīties kaut kādas manipulācijas veikšanas, un skalpelis viennozīmīgi ir viens no tiem, kuram vajadzētu būt jūsu rīcībā. Nu, nederēs visur nazis, zāģis, cirvis, jā. Skalpeliem vajadzētu būt. Nākamais tas ir asinsspiediena mērītājs, elementāri. Un uzreiz minēšu piemēru, tātad šis ir tas maziņais, atkal mana roka, lai jūs aptuveni saprastu, jā. Tātad asinsspiediena mērītājs. Tas ir vecais ar pūslīti, mehāniskais, nesalaužamais būtībā, jā, mūžīgais. Daudz teiks, pēc kam tu tādu klapatu nesā līdzi.
Es pateikšu priekš kam. Priekš tam, ka lai kādi medikamenti jums būtu līdzi, pirms jūs tos dodat cilvēkam, jums tomēr ir jāzina viņa asinsspiediens un puls. Un varbūt tās jūs pats baigi labi jūtaties, bet jūs var gadīties, ka jums kādam jāsniedz palīdzība. Un ir medikamenti, kurus drīkst dot pie augsta asinsspiediena, un ir medikamenti, kurus nedrīkst dot pie augsta asinsspiediena. Un lai jūs nekļūdītos un nenobeigtu cilvēku, gluži vienkārši, jums ir nepieciešams šāds te asinsspiediena mērītājs. Kādēļ es saku šāds mehāniskais? Tādēļ, ka pirmām kārtām elektroniskajām vajag barošanos, tātad elektroenerģiju, tas ir viens un otrs. Viņi ir mēsli. Viņi ir mēsli, es esmu runājis ar ārstiem, mediķiem, un viņi visi tiecās strādāt ar mehānisko, jo elektroniskais rāda vienmēr savādāk un sūdīgāk, teiksim tā. Tā kā, ja jau šitie te švači, visādi šitie te pulksteņi digitālie rāda asinsspiedienu un pulsu pat desai, ja, esmu pārliecināts, šis mehāniskais nerādīs desai ne pulsu, ne asinsspiedienu. Tā kā nemāniet sevi, nemuļķojiet, nevajag uzķerties uz marketinga trikiem, ja. Asinsspiedienu mērītājiem ir jābūt, lai jūs varētu kaut vai sniegt elementāru cilvēkam palīdzību, dodot pareizos medikamentus, jeb nu uzbudinošos, jeb nu nomierinošos. Tā kaut kā. Nākamais termometrs elementāri, tieši tas pats, kas asinsspiediens un puls, jums ir jāzina cilvēka temperatūra. Nevis man liekas, ka tev ir temperatūra, bet es zinu, ka tev ir temperatūra, un šeit jau atkal es saku, protams, vecais labais termometrs ar zivsudrabu, bet tā kā viņu visdrīzāk jums nav, tad kaut vai elektroniskais termometrs, bet viņam jums ir jābūt. Atkal, lai jūs varētu, jūs neesat nekāds speciālists medicīnā, nevarat noteikt diagnozi, teiksim tā, nu, precīzi pēc grāmatas, ja tā varētu teikt, ja, bet tai pašā laikā loģiskais veselais saprāts viņam ir jāstrādā un tam jāiet roku rokā ar esošajiem līdzekļiem, un termometrs viņš neaizņem daudz vietas, nedod lielu svaru, tai pašā laikā tas dod jums pārliecību, ka jūs adekvāti rīkojaties un nenodarat otram cilvēkam vai sev pāri, tikai tāpēc, ka jūs nezināt, kāda viņam ir temperatūra. Varbūt tās jūs esat pārsalušas rokas, pieliekat roku pie galvas, jau vecītojas karsts, tu vienkārši dedz, patiesībā viņam ir normāla temperatūra, bet jūs esat vienkārši pazemināta temperatūra. Vai gluži pretēji, jums liekas, tu tev vēsa pieri, patiesībā viņš jau tur zem 40 grādiem, izrādās tu savus rokas vienkārši pie olām esi uzsildījis, un tev liekas, ka viņam baigi vēsā pieri. Nu, respektīvi, lai nav jāzīlē kafijas biezumos, kuru jums nav, tad ir nepieciešams termometrs. Un kā jau minēju, asinsspiedienu mērītājs. Tā, nākamais, kas ir vajadzīgs, tas ir adrenalīns. Kādreiz to varēja iegādāties, kaut kā 10-12 eiro bija iepakojums ar ampulām. Un skaidrs, ka tur ir vajadzīgs klāt komplektā šķirces, kāpēc adrenalīns? Tāpēc, ka piemēram, ir alerģija pret bišu, lapsaņu, iršu kodumiem. Tādam gadījumam jūs, protams, varat iegādāties šīs adrenalīna pildspalvas. Tā viena pildspalva maksā virs 50 eiro, viņi ir vienreizēji. Tieši tā vadās pie kaut kādiem asins lieliem zudumiem, lai noturētu cilvēku pie dzīvības, dodot viņam adrenalīnu devu, jūs varat viņu izvilkt vēl kaut kādu brīdi, lai viņš sasniedz medicīniskā palīdzība, ja, jo būtībā primārais, kad cilvēkiem tur bīte iekož, viņam viss pamsts ciet, viņš tur sprāks nos bez maz vai mediķi, ka ierodās, pirmais, ko viņi dod, tas ir dod adrenalīnu. Adrenalīns tātad pātrina asins cirkulāciju, un tā, lai pieplūst smadzenēm, sirdī, viss kā vajag, tā kā un paildzina jūsu kaut kādu, laiku. Protams, tas savā ziņā tas ir bīstami, bet, ja jums nav nekā, un jūs zinat, ka medicīniska palīdzība jūs nesaņemsiet tuvākā dienas 2-3 laikā, un tas ir dzīvības un nāves jautājums, adrenalīns ir tiešām ļoti svarīga lieta, kas var glābt cilvēku dzīvību. Kā jau teicu, tas arī ir pie asins zudumiem, tas ir pie šoks, teiksim, ne šoks stāvokļiem, bet, katrā ziņā izglītoties, kamēr internets vēl ir pieejams ar galīgi neizdzēstu informāciju vai arī kādu ģimenes enciklopēdiju pašķirstot, jūs varat zināt,
noskaidrot, uzzināt, kā adrenalīns jums var palīdzēt. Tā kā, ja jums ir iespējas iegādājoties adrenalīnu ampulas ir lētākas nekā bitiniekiem paredzētās pildspalvas saucamās, un adrenalīns tiešām viņš ir pat 10 reizes turpatās lētāks, jā. Jo pildspalva viena bija virs 50 eiro, un iepakojums ar ampulām bija kaut kā 10 eiro. Tas bija iepakojums ar ampulām. Tā kā par to padomājiet, jā. Nākamais cimdi, kā jau minēju iepriekš pie apģērbiem, ja, ka cimdi, arī minēju to, ka vajadzīgi vēl viena cimdi, kas attiecās uz medicīnas jautājumiem, respektīvi iespējams jums kaut kas jāstrādā, jāapstrādā brūce, jums ir jāstrādā ar šiem te materiāliem kaut kādiem, vai ar devām, vai injekcijas kaut kādas jāsniedz cilvēkam tur, morfijas, es nezinu, piemēram, tas pats adrenalīns, pieņemsim, diabeķitiem cukura, tur to devu, kā viņš bija, aizmirs rārā. Bet katrā ziņā tādi cimdi, protams, pirms tam jūs tāpatās rokas nomazgājat, bet tādi cimdi ir labāk, ka viņi ir, nekā ka viņi nav. Un ja jums ir brūces vaļējas jāapstrādā vai vēl kaut kādīgi citam cilvēkam, protams, ja jūs skabargu velkat ārā, tad to varbūt nevajag, bet ja jūs apstrādājat reāli brūci, tad, protams, ir vēlams, lai jums būtu cimdi, jo C hepatīti neviens nav atcēlis, un daudz citas slimības arī neviens nav atcēlis. Un ja jums ir šādi cimdi, jūs pasargājat sevi, un tai skaitā arī to cilvēkam jūs cenšaties palīdzēt, neievazājot viņam infekciju ķermenī organismā ar savām netīrajām rokām iespējams, ja? Tā kā tādas tās lietas, tā kā cimdi arī. Protams, pincete. Tieši tā vadās nodara pincete, tas ir gan pie medicīnas kaut kādām ķirurģiskām manipulācijām, brūcēm, piemēram, tieši tāpatās pie skabargām, jo labāk to skabargu, ja iespējams, pēc iespējas ātrāk izvilkt ārā, nekā ļaut viņai tur iejaukties un sākt sulot un vēl vairāk dziļāk ielīst organismā un pēc tam nedod Dievs jāamputē kaut kas. Arī kakls sāpēs. Tā kā pincete viennozīmīgi arī ir nepieciešama, viņa daudz vietas neaizņem un ir vajadzīga. Šļirces es tikko runāju par adrenalīnu, bet ņemiet vērā, ka šļirces var arī noderēt citos kaut kādos gadījumos. Tiešām, dažādos. Saimniecībā reizēm gadās kaut kādos jautājumos un ir vajadzīgs šļirces. Tas nenozīmē kā ar adatām, ja? Arī bez adatām. Šļirce, viņa ir diezgan noderīgs rīks šur tur. Nākamais, tas ir tīri pēc izvēles, pēc vēlmes, pēc iespējām, tas ir propolisa uzlējums. Ļoti veselīgs, gan tvaikus elpojot, gan pilinot uz cukura saldinātāja, rijot nost un dezinficējot rīkli, dezinficējot degunu kanāls, ja? Tas ir ļoti, ļoti vērtīgs preparāts. Tā kā, bet skatieties, vai jums tas ir pieejams, vai jums tas ir vajadzīgs un tādā garā. Lupa, es jau iepriekš minēju lupu, bet arī medicīnas jautājumos, tātad, kā jau es teicu, lupa ir vajadzīga gan skabargas, lai vilkt ārā, gan iespējams pie kaut kādām ķirurģiskām manipulācijām, gan, dažni dažādiem gadījumiem. Nākamais, ožamais spirts, protams, ģibonī var iekrist gan no uztraukuma, gan no dažādās situācijās cilvēks var krist ģibonī, arī pie asins zuduma, gan arī pie temperatūras svārstībām, gan arī pie dažādas situācijas, kur var cilvēks nokrist ģibonī un nepieciešams ožamais spirts, lai viņi dabūtu pie sajēgas. Vai gluži vienkārši, lai nenoģībtu. Ja? Arī ožamais spirts nav nemaz tik slikta lieta. Tā kā ožamais spirts būtu laba lieta. Jā. Nākamais lidokaīns. Lidokaīns ir pieejams aptiekās, it kā ar recepti, bet zinu, ka šur tur arī, visu var dabūt arī bez receptes. Un lidokaīns ir labs tāds pūšamais, flakoniņā. Personīgi man tāds ir bijis un man tāds ir. Esmu lietojis to gan zobu šķembu manipulācijās, gan palīdzot kaķim pie ķirurģiskām manipulācijām, kas ir veiktas pašrocīgi mājās, glābjot viņam dzīvību. Gan sunim tieši tāpatās ir lietots lidokaīns,
gan atsevišķos gadījumos, pieņemsim, tur ieaudzis naks vai kaut kas tam līdzīgs manipulācijās ir lietots lidokaīns, to ar viņu uzšpricē virsū, un būtībā tā zona paliek nejūtīga, pretjūtīga un tam līdzīgi. Tāpēc tas ir ļoti, ļoti vērtīgs līdzeklis, kuru ir vēlams iegādāties. Protams, pie smagākiem gadījumiem ir ieteicams injekciju veidā precāpju līdzekļi, kas jau ir spēcīgāki, bet tur ir jāskatās, ja cilvēkiem mēdz būt alerģijas. Piemēram, man bija periods dzīvē, kad man vajadzēja arī precāpju līdzekļus, man izrakstīja šīs te ampulas, vienu ampuli, kā saka, ielaidu pakaļā, ja, vaigā, un bija ļoti, ļoti sūdīgi būtībā man, un pēc tam tādas vairs nelietoju, bet ņēma medikamentu ar tabletēm, man deva attiecīgi precāpju līdzekļus. Tā kā katram savs ir jāsaprot, bet ir jārēķinās ar to, ka var gadīties situācija, ka vajag kaut ko niknāku, un tad vajag domāt, ja, ko vajag, ko nevajag. Nu, tāds lidokaīns, tā ir laba lieta. Protams, viņš nav tāds ļoti, ļoti spēcīgs, bet var manipulācijas var veikt ar lidokaīnu, neslikti var veikt, var zobu likvidēt ar lidokaīnu, var šķembes kaut kādas, var, protams, brūces kaut kādas mazāk lielas, var. Cits jautājums, vai jums tāds lidokaīns ir. Žiletes kūšanās piederumi. Protams, ka žilete ir vajadzīga, tieši tāpatās pie kaut kādām ķirurģiskām manipulācijām, tāpat kā skalpels. Bet daudz domā, kur tur beigās operācijas taisīs vēl kaut ko. Nē, puikas un meitenes, var gadīties dažādas situācijas. Var gadīties, ka kaut kur stikli iet pa gaisu un gluži vienkārši jūs dabonat šķembu ar stikliem. Var gadīties, ka kaut kur kaut kas sprākst, kaut kas šauj, kaut kur rikošets vai vēl kaut kas, un jūs gluži vienkārši dabonat traumu, kur jums vajag kaut kādu ķirurģisku manipulāciju. Var gadīties, tas pats naks jums ieaug vai noraujiet nagu vai vēl visu kaut ko. Dažādas varbūt situācijas, un tāpēc ir svarīgi, ka jums kaut kādas lietas ir. Bet runājot par skūšanos, te ir tā paša higiēna, ko es pieminēju par nagiem, tātad gari nagi nekur nedara, ir laiks no viņiem atbrīvoties, tādā veidā sevi saudzējot, pasargājot un nenovedot sevi līdz traģiskiem rezultātam, iespējamam. Mēs nedzīvojam tajos laikos, ka tagad ir svarīgi gari nagi. Tagad ir svarīgs minimālisms, es gribētu tā teikt. Tā, un neviens nav teicis, ka nevarat krāsot, bet, tā kā, un par skūšanos tieši tas pats, paduses vēlams ir skūt, gluži vienkārši, lai gan nesmird, gan arī neveidojas kaut kādas, teiksim, antibakteriālas pārāk lielas vietas. Un tieši tas pats attiecās uz jūsu krāniem un vāverēm. Tieši tāpatās viņus vēlams ir laicīgi skūt, lai arī tas ir higiēniski, tad, teiksim, lai neveidojās diskomforts, lai neveidojās smakas, lai neveidojās kaut kādas tur sēnes un vēl viss kaut kādas sūdi mēsli. Un, es nezinu, man tas ir tāds ieteikums, gribat lietojiet, gribat nelietojiet, bet es ieteiktu lietot tādas lietas. Te ir tas pats arī, protams, klāt matiem, respektīvi ir matu skujamās mašīnītes, matu dzenamās. Starp citu, ar viņām var skūt gan paduses, gan attiecīgi vāverītes un krāniņus ar kloķīšiem, teiksim, un ir šīs te matu skujamās mašīnītes uz akumulātora. Un ja tāda ir, tad tas arī nav slikti tādu paņemt līdzi. Protams, uz vada tas ir jautājums, vai jums būs, kur to vādu iespraust. Bet, ja ņem vērā, ka viņš ir lādējams un jums ir no kurienes lādēt tik pa laikam, tad šāda te lieta ir ļoti, ļoti noderīga. Ne tikai pašam, bet arī sašam, tā teikt, ja. Jo šie te, es saku apstākļi, ka ziepes būs zelta vērtē. Tas laiks tuvojas,
un iespējas noskūt matus, noskūt apmatojumu, lieku tur, šur, vēl kaut kur, tas būs arī diezgan vērtīgi. Bet tas ir, protams, uz katra paša. Kāds varbūt grib tieši pretēji apaugt no galvas līdz kājām, pārvērsties par jetiju, tā, lai viņu neatpazīst un dzīvot savu dzīvi tālāk. Tā arī var būt, protams. Tā, nākamais elementāra lieta, tas varētu būt lūpu balzāms, ja, ko varētu lietot cilvēki, kuriem ir problēmas bieži ar lūpu sprēgāšanu. Tas, protams, ir atkarīgs no tā, cik jūs daudz šķidrumu patērējat. Šķidrumu vajag patērēt, un tos pašus 2 litrus dienā nešņāpi ūdeni. Nav svarīgi tējas veidā vai tīri ūdens veidā, bet to vajadzētu lietot. Noteikti ne kafijas veidā un ne sulu veidā, jo tas ir nenormāls cukura daudzums. Savukārt ūdens kā tāds ir jālieto. Ja jūs organismā trūkst ūdens, tad jums veidojas sausa āda, tātad lokāli, tā skaitā uz lūpām, tās jums sprēgā, un tieši tāpēc arī no laikapstākļiem arī tie ietekmē. Tā kā lūpu balzāms, tas maz vietu aizņem, tas nav dārgs, to var nopirkt un lietot diezgan ilgam laika periodam, visu laiku tas nav vajadzīgs, bet periodiski, tā kā tāda lieta labāk, lai ir nekā ka nav. Nākamais, jā, no krēmiem, es jau te vienu brīdi pieminēju, kad runāju par apakšbiksēm, tātad, ja veidojās noberzumi kaut kur un tam līdzīgas lietas, es viennozīmīgi iesaku iegādāties Bepanthen krēmu. Viņš der zīdaiņiem, viņš der jauniešiem, viņš der pieaugušiem, viņš der arī vecāku gadagājumu cilvēkiem, viņš der visiem. Ļoti labs krēms. Ja kaut kur iekaist ir saberzies starp kājām, padusēs, citās locītavās, starp pirkstiņiem, kur tik negadās šādas te kaitas, tad Bepanthen krēms tiešām būs ļoti, ļoti jums vērtīgs, noderīgs. Jā, par ziepēm es jau pieminēju, tā kā būtībā medicīnu mēs esam izrunājuši. Jā, iespējams, es kaut ko aizmirsu, bet man šķiet, ka svarīgākos momentus es akceptēju un vēlreiz atkārtoju, kad katram tomēr jāskatās savs veselības stāvoklis, ja? Un kas ir jums pierasts un ierasts, jo vienam der kaut kas viens, otram der kaut kas cits. Šeit es vairāk nosaucu kaut kādas fundamentālās lietas, kaut vai tas pats termometrs vai asinsspiediena mērītājs, gluži vienkārši viņi jums ir nepieciešama, lai nesadarītu vairāk skādes kā labumu, ja? Tā kā ir lietas, kurām, vēlams, ka viņas jums ir labāk nekā, kad nav. Tā, vai te ir vēl kaut kas, ko es gribēju parādīt? Es mēģinu saprast. Jā, ievalūts... Tas bija no parastajām lietām pie iepriekšējās tēmas, tie ir sildītāji. Tie ir sildītāji, ko es gribēju pateikt. Tātad es tajā pašā depiņā nopirku, un es esmu redzējis citur šādus te. Tie ir vienreizējie sildītāji, viņus kaut kādīgi attaisa vaļā, saskarē ar gaisu, laikam viņi, kad nonāk, tad viņus ieliek vai nu cimdos, vai nu apavos, un tad ir silti kājām, un kur tur vēl, es nezinu, cik ilgi, laikam diezgan ilgi. Šādus te. Nākamais ir vecie retro. Retro tas ir šādi te. Ar šādi te. Viņi šis te verās te vaļā, te pildās iekšā degviela, benzīns. Vate tur iekšā ir, tad te aizdedzinās katalizatoriņš, viņš kvēlo. Pateicoties benzīna tvaikiem, un viņš silda, viņš tiešām silda ļoti labi, ļoti ilgi. Manējais, diemžēl, nedarbojas vairāk, man vajadzīgs jauns katalizators, šim te ir ļoti daudz gadi, man bail minēt cik, bet tiešām ļoti daudz, 30 noteikti. Bet šāds te sildītājs ir ļoti labs, AliExpressī viņus var nopirkt diezgan lēti, ķīniešus gan, ne šos vecos Krievu laiku, bet
es ieteiktu nopirkt, jo benzīns būs pieejams, jūs viņu atradīsiet kāda cita mašīnā, kādā kannā, vai jebkur citur, kaut kur atradīsiet, jo es pieņemsim tāpat militārā tehnika, militārā tehnika, turpat 90% darbojas tieši uz benzīnu, nevis uz dīzeli, ja? Tā kā būtībā degvielas šādi sildītāji. Es zinu, ka šādi paši līdzīgi pārdodās formas, līdzīgi kā ziepju trauciņi elektroniski sildītāji, bet te jāskatās atkal, viņu ir jābūt iespējas uzlādēt, ja? Vai jums būs iespējas uzlādēt, tas ir cits jautājums, to es nezinu. Nu tā kaut kā, labi, vēl viens pieslēgums, un tad jau būs viss, jā, tūlīt turpinām.